Vēl mirkli pirms pasākuma sākuma neliels apmulsums Talsu Komersanta kluba diskusijai par to, kas solīts un kas reāli izpildīts, tūlīt jāsākas, bet ieradušies tikai 2 no opozīcijas deputātiem. Cerības neataisnojas. Pārējie 4 politiskie spēki, kas ievēlēti Talsu novada domē, tā arī neierodas. Domāju, ka komersanti prasa no ievēlētajiem spēkiem, ko viņi ir izdarījuši, un tas ir tikai normāli. Tas, ka ir ieradušies tikai 2, tas ir nožēlojami savā ziņā. Ļoti žēl un skumīgi, ka vienkārši ignorējot šo uzņēmēju, kas ir lielākā ekonomiskā daļa mūsu novadā, kas veido nodokļus, no kā viņi saņem to pašu atalgojumu, kas sēžot pašos deputātu krēslos un strādājot komitejās, vienkārši neierasties. Tā ir nekaunība īstenībā, un tā ir attieksme pret iedzīvotājiem, pret vēlētājiem un pret mums kā komersantiem. Ar tādu komandu, ar tādu politisko elitu mēs novadu neattīstīsim. Tiesa arī pašu uzņēmēju nebija ļoti daudz, taču uz sanākušo deputātu fona viņu bija krietni vairāk. Patiesi iemesli, protams, katram var būt savi, bet es domāju, ka katrā no politiskiem spēkiem ir vairāk pa vienu cilvēku, kur ja viens nevar, tad kādam būtu vajadzējis varēt. Man tā šķiet. Es ceru, ka tās nav bailes. Iespējams, tas arī bija laika trūkums, iespējams, tā bija nevēlēšanās, jo jautājumi, tā nebija no ērtākajiem. Varbūt tas arī bija pats veids, kā tika šī diskusija organizēta, jo būtu labi bijis, ja būtu kāds moderators, neitrāls cilvēks. Tas arī noteikti veicinātu šo diskusiju nedaudz tādā objektīvākā gaisotnē. To arī pēc diskusijas atzinuši politiskie spēki, kas uz diskusiju neieradās. Viņuprāt, Komersantu kluba vadītājs ir pietuvināts vienai politiskajai partijai un šādā pasākumā nav vēlējušies piedalīties. Visi deputāti iepriekš bija saņēmuši 10 konkrētus jautājumus, ko pasākumā bija plānots analizēt. Konkrēts jautājums, konkrēta atbilde. Mums bija sagatavota arī tāda reitinga tabula, kas mums šodien neizdevās, kā salikt, kas ir izpildīts, neizpildīts vai procesā. Un tad mēs redzētu, kuri no politiskiem spēkiem tad ir kaut ko darījuši vairāk novadu labā un kuri varbūt netik daudz. Jautājumi dažādi, sākot no atbalsta uzņēmējdarbībai līdz sabiedriskai drošībai. Viennozīmīgi tas bija ļoti interesanti pašam, jo nonākot domē un strādājot ļoti bieži, būsim atklāti, tā programma kaut kur paliekās malā, tu viņā pa brīžam ieskaties, bet saprotot reālos darbus, viņi vienmēr nonāk priekšplānā. Bija interesanti un pašam analīzē arī bija ļoti labi. Mēs jau neesam vienīgie neviens, bet pieņemot tādus svarīgākus domas lēmumus, mēs mēdzam paskatīties, ko mēs esam vēlētājiem solījuši šajos jautājumos. Kad būs iesniegti saraksti jaunajām vēlēšanām, uzņēmēji mēģinās rīkot vēl vienu diskusiju. Tikmēr pārmaiņas varētu būt arī paša Komersantu kluba valdes sastāvā, jo arī viņiem priekšā vēlēšanas. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, TV9 Pakalni.